vai gavēnis ir tikai tīra atteikšanās no ēdiena un badošanās, vai tomēr gavēnim ir dziļāka nozīme un jēga? Sveiks, tu klausies par so dziļāk, un šodien mēs parunāsim, ko tad Jēzus saka par gavēni. Ja tu skaties pirmo reizi, mēs ejam cauri Jēzus prediķim uz kalna, un ja tu jau skaties kārtējo reizi, tad jau tu zini, kas šeit notiek. Un mēs turpinām iet tālāk Mateja 6. nodaļā, un tu arī tagad tur redz uz ekrāna, un kā jau tu zini, mēs pirms tam runājām par došanu, par lūgšanu, un tad tagad mēs arī runāsim par gavēšanu. Tātad šodien būs diezgan īsi, jo mums ir tikai no 16. līdz 18. pantam, bet tas nekas. Pagājušais video bija nedaudz garāks, tad šoreiz nedaudz īsāk. Tātad no 16. panta. Un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tātad, es domāju, ka pirms mēs vispār nedaudz iekšā dziļāk katrā pantā, es domāju, ka būs arī parunāt par to, kas tad vispār ir gavēnis, tāpēc, ka tik daudziem cilvēkiem nav īsti saprašana, kas ir gavēnis. Vai gavēnis skaitās arī tad, kad es atsakos no interneta, kad es neskatos televizoru tik daudz un viss pārējais. Un tāpēc es domāju, ka mēs parunāsim par to, kas ir gavēnis, attiecīgi gavēņa nozīme, gavēņa ilgums. Mēs parunāsim arī par to, kā gavēnis tulkojās 3 dažādos veidos, jo gavēnim var būt savādāks konteksts, lasot Bībeli, un kāda tad ir gavēņa jēga. Un tad, kad mēs izrunāsim par to, kas ir gavēnis, tad mēs arī leksim iekšā šajos te pantos, kuriem mēs diezgan ātri iziesim cauri. Tad gavēnis nozīmē atturēšanos no ēdiena un dzēriena uz noteiktu laika periodu. Un šī te prakse, kur mēs runājam par gavēni, var izpausties vairākos veidos. Kādā ziņā ir normāls gavēnis, kur ir tikai atturēšanās no ēdiena. Pieņemsim, mēs lasām par Jēzus tūkstnesī, ka tad, kad viņš pēc tam bija beidzis gavēt, viņš bija izsalcis. Nav teikts, ka viņš bija izsalcis un izslāpis, bet ir teikts, viņš bija izsalcis. Attiecīgi tas norāda uz to, ka tad, kad Jēzus gavēja, viņš dzēra ūdeni. Ir pilnīgais gavēnis, kas izslēdz gan ēdienu un arī dzērienu. Pieņemsim, mēs zinām par Esteri no vecās derības, kad viņa pati, tad, kad gavēja, un arī viņas kalpi, viņa ne ēda, ne dzēra 3 dienas. Un tad ir daļējais gavēnis, kas ierobežo šo te diētu. Kādā ziņā? Attiecīgi, kad ir konkrēts ēdiens, kas tiek ēsts, bet tas nav kā ēdiens, kas ir jebkurš ēdiens, tas ir ēdiens kā parasts ēdiens, kā pieņemsim, mēs lasām par Danielu, kas tad, kad gavēja 3 nedēļas, viņš atteicās no patīkamiem ēdieniem kā gaļas un saldajiem un citām lietām, un viņš ēd vienkārši dārza augus. Tātad gavēņa nozīme ir tā, ka tā ir atturēšanās no ēdiena un dzēriena uz noteiktu laika periodu. Tātad, kāds tad var būt šis te laika periods? Gavēņa ilgums ir atšķirīgs, tāpēc ka gavēnis var būt pat pusdienu, to mēs lasām no Soģu grāmatas 20. nodaļas 26. panta, kur mēs redzam, kad Izraels viņi gavēja no tā momenta līdz vakaram. Vispār es uzlikšu uz ekrāna, lai būtu vieglāk saprast, ko tad es šeit runāju, bet tad Soģu grāmata un 20. nodaļas un 26. panta, kas ir gandrīz pašās beigās, saka tā. Tad visi Izraēla bērni un visi Izraēla karavīri devās augšup uz Bēteli un vaimanāja un palika tā kunga priekšā. Viņi gavēja tanī dienā līdz vakaram. Tad tanī dienā viņi gavēja līdz vakaram un nesa dedzināmos upurus un kājumos pateicības upurus tā kunga priekšā. Attiecīgi, mēs redzam to, ka gavēņa ilgums var pat būt pusdiena, var būt 1 pilna diena, var būt 3 dienas, varbūt 7 dienas, 21 dienas, 40 dienas, tik, cik tu esi nolēmis savā sirdī tad, kad tu gavē. Un gavēņa 3 galvenie tulkojumi no konteksta, kad mēs lasām Bībeli, tāpēc, kad tad, kad mēs lasām par gavēšanu, vienā momentā gavēns reprezentē to, otrā
tas reprezentē kaut ko citu, un trešajā tas atkal reprezentē kaut ko citu. Kādā ziņā? Pirmais, kas ir par gavēni, ir tas, ka gavēņa tulkojums ir meklēt piedošanu par grēkiem. Kādā ziņā? Tad, kad mēs lasām, kad Jona gāja uz Ninivi, kad viņš sludināja atgriezieties no grēkiem, viņiem ir 40 dienas laika, kad viņi pieņēma šo te vēsti, viņi visi gavēja tādā ziņā, ka tas reprezentēja viņu nožēlu par grēkiem, par to, ka viņi bija grēkojuši. Tas ir viens piemērs, viens tulkojums šim kontekstam. Otrais ir tas, ka cilvēks grib tuvoties tuvāk Dievam. To mēs lasām Apustuļu darbos 13. nodaļā, kur mēs varam lasīt par to, ka Pāvils un citi Antiohijā, viņi vienkārši lūdz un gavēja, un tad svētais gars uz viņiem runāja. Viņi negavēja tikai tāpēc, lai kaut ko dabūtu no Dieva, bet viņi gavēja vienkārši tāpēc, ka viņi vienkārši gavēja. Viņi vēlējās tuvoties Dievam, un tad svētais gars uz viņiem runāja par to, ka nodaliet man Pāvilu un Barnabu darbam, kuru svētais gars ir izdarījis, izvēlējis priekš viņiem, un tad atkal mēs lasām to, ka viņi gavēja. Un otra lieta, kur mēs redzam, kad kāds grib tuvoties tuvāk Dievam, un var vēl atrast vietas, bet ir Lūkasa evaņģēlijā 2. nodaļā, uzlikšu uz ekrāna, 37. pantā, kur mēs lasām par Annu, kas no 36. Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Attiecīgi viņa pavadīja savu dzīvi nevis, ka viņa gavēja, lai kaut ko dabūtu, bet viņa vienkārši gavēja, attiecīgi tādā veidā viņa nodevās Dievam ar gavēšanu un lūkšanu. Un trešais veids, jeb tulkojums kontekstam, kas tad ir gavēšana, ir tā, ka lūdz pēc Dieva vadības vai aizsardzības vai kaut kā cita. Un viens no piemēriem, ko es jau minēju pirms tam, par 3 dienām, atteikšanās no ēdiena no dzēriena, ir, kad iet runa par Esteri, kad viņa bija šajā te pozīcijā, kad viņai bija jāiet šī te kunga priekšā, viņa kā bija karaliene, un viņai bija ķēniņa priekšā, bet šis te kungs, karalis, nebija viņa aicinājis. Attiecīgi, ja viņa ies tur, viņa var pazaudēt savu dzīvību. Bet viņai tas bija jādara, lai glābtu Izraēlu tautu. Attiecīgi, viņa gavēja 3 dienas un 3 naktis, lai Dievs vadītu, lai Dieva roka būtu pār šo te situāciju tādā ziņā, ka šis te karalis nenogalinātu viņu, bet uzklausītu viņu un pacelt šo te zelta scepteri. Tad mēs redzam, ka ir 3 galvenie tulkojumi. Meklē piedošanu par grēkiem, grib tiekties tuvāk Dievam, un trešais, kad lūdz pēc Dieva vadības, aizsardzības vai kā cita. Bet varbūt rodas jautājums. Tad tu gribi teikt, ka tad, ja cilvēks gavē, viņš kaut ko var izdabūt no Dieva rokas, pagriezt Dieva roku vai kā? Nē. Gavēšana nāk kā ārēja rīcība tam, kas cilvēkam notiek sirdī. Tāpēc, ka tad, kad cilvēks pārdzīvo par saviem grēkiem, tad, kad cilvēks ir tajā situācijā, kad tāpēc kā vecajā derībā, kad viņi saprot, ko viņi ir nodarījuši, kā viņi ir grēkojuši pret Dievu, kad viņu sirds, teiksim, tā lūst, viņi gavē, un to mēs redzam vecajā derībā, kad gavēšanā kārā par to, ka viņi izģērbjas no savām drēbēm, viņi uzģērbjās tādos seklā, es atkal aizmirsu šo te vārdu, bet viņi saģērbjās drēbēs, kas ir ļoti tādas niecīgas, viņi bēr pelnus uz galvas, un viņi nožēlo to, kas notiek viņu sirdīs. Un kad arī cilvēki, kad grib tuvoties vienkārši Dievam, kā Anna, jeb kā Pāvils un kā Barnaba un citi, tāpēc arī, kad Jēzus runā un kad tu gavē, mēs tam tulos iesim cauri, kad mēs gavējam no tā, kad es negribu kaut ko tikai saņemt no Dieva, es vienkārši vēlos tuvoties Dievam. Tāpatās kā es, pieņemsim, veltu laiku, atdalu laiku savai sievai un ģimenei un citām lietām, tāpēc arī, kad mēs vienkārši vēlamies tuvoties Dievam, mēs gavējam. Un trešais ir, kad mēs gribam dzirdēt Dievu, kad mēs lūdzam Dievs vād man, pieņemsim, tu ies uz darba interviju vai ko, ja? Kad mēs lūdzam pēc Dieva vadības, mēs lūdzam pēc tā, ka Dievs runā, ka Dievs pagodinās, ka Dievs svētī, vai kad kaut kas notiek, nevis tāpēc, ka es gribu pagriezt Dievu roku, bet tāpēc, ka es vienkārši gribu nodoties viņam.
dzirdēt viņu labāk, saprast, kur Dievs man vada. Vai man vispār tur ir jāiet vai ne? Un to mēs arī lasām par Ezru, kad viņš gavēja, lai viņa ceļš būtu drošs. Tātad mēs redzam šos te 3 galvenos tulkojumus. Un tad galvenā gavēņa jēga, kāda tad ir galvenā gavēņa jēga? Gavēņa jēga pirmām kārtām ir pazemoties Dievu priekšā, ka mēs pazemojamies Dievu priekšā, ka mēs saprotam to, kas ir Dievs un kas esam mēs, kad es esmu cilvēks un Dievs ir Dievs. Es pazemojos Dievu priekšā, lai sev atgādinātu, tāpēc, ka mēs bieži vien varam justies, ka kamēr mums ir finanses, kamēr mums ir veselība, kamēr mums ir darbs, kamēr mums ir viss, kā mēs vēlamies, kad mēs valdam par savām dzīvēm, bet tā nav. Dievs, Kungs Jēzus ir mūsu kungs, mūsu glābējs. Mēs dzīvojam viņam, un bieži vien mūsu miesa vēlas ņemt virsroku. Bet tad, kad mēs gavējam, mēs atgādinām sev, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tas ir kaut kas tāds, ko Jēzus teica. Tad, kad viņš bija izsalcis un Sātans nāca viņu kārdināt ar maizēm, nevis ar maizēm, bet viņš teica, ja tu tiešām esi Dieva dēls, tad arī tā, ka šie te akmeņi kļūst par maizi. Un tad Jēzus teica, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam bieži vien aizmirst, ka mēs esam pēduši, mēs esam padzēruši, mums ir māja, mums ir dzīvoklis, mums ir jumcirs gals, teiksim tā, ja? Mums ir viss, ko mēs varam vēlēties, mēs dzīvojam pārbagātībā, un mēs varam aizmirst, ka patiesībā mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Mēs dzīvojam no tā, ka Dieva roka ir pār mums. Jo, ja Dievs negribētu, viņš arī izdarīt tā, un mūs vairs nebūtu. Tas mums atgādina, ka mums ir jāpazemojās Dievu priekšā. Tā ir pirmā gavēņa jēga. Otrā ir tā, ka mēs valdam pār savām miesām, tāpēc, ka mūsu miesa, kamēr mēs dzīvojam šeit miesā, mums ir konstanta cīņa. Bībele runā par to, ka gars un miesa stāv viens otram pretī. Tie ir kā tādi 2 ienaidnieki, manuprāt, tas ir Galatiešiem. Attiecīgi tajā ziņā, kad tad, kad mēs gavējam, mēs pasakam nē savai miesai. Mēs pasakam nē tam, kad es iešu un ēdīšu. Nē. Es kontrolēju pār savu miesu, nevis mana miesa kontrolē pār mani. Trešā gavēņa jēga ir dzirdēt Dievu skaidrāk. Kādā ziņā? Tāpēc, ka tad, kad mēs pavadam laiku, skatoties televizoru, skatoties YouTube, Instagramu, Facebooku, runājot ar cilvēkiem un darot savas ikdienas lietas, mēs piepildamies ar šīm te ikdienišķajām lietām, ar savu rutīnu tik ļoti, ka mēs vairs nedzirdam Dievu šo te balsi, kas ir klusa, un mēs nevaram norimt savā miesā un dzirdēt to. Tāpēc gavēnis palīdz mums apklusināt visas pārējās balsis mūsu dzīvēs un dzirdēt, kā Dievs runā tik skaidri. Tas atver mūsu garīgās acis, tas atver mūsu garīgās ausis redzēt un dzirdēt skaidrāk, ko Dievs uz mums runā. Šī situācijā, šī dzīves pozīcijā, varbūt ko Dievs runā priekš kādu citu cilvēku. Mēs arī varam gavēt par citiem cilvēkiem, attiecīgi iestāties par viņiem. Un 4. gavēņa jēga ir tā, ka mēs caur to ļaujam, ka Dievs attīra mūs no pasaulīgām lietām, kas ir mūsu sirdīs. Kādā ziņā, tāpēc, ka mēs varam domāt, ka tas, kas ir manā sirdī, šī te vēlme, ka tā ir laba, forša un superīga. Un mēs it kā prasam Dievs, ko tu par to saki, un mēs varbūt esam pārāk ātri, un mēs nedzirdam, ko Dievs runā. Jo mēs esam tik ļoti iekoncentrējušies uz to, ko mēs gribam, ka mēs nedzirdam, ko Dievs saka. Bet tad, kad mēs gavējam par šo te jautājumu, Dievs, vai tas ir tavs prāts, kad es eju uz šo te darbu? Vai tas ir tavs prāts, ka es iegādājos šo te lietu? Dievs, vai tas ir tava griba, kad es daru to vai šito? Vai Dievs vienkārši mēs gavējam par aizsardzību vai par citām lietām, par mūsu ģimenes locekļiem, kas nav atgriezušies? Dievs mūs attīra no tām lietām, kas ir mūsu sirdīs, kas ir mūsu vēlmes un izmaina un strādā, ka mūsu sirdis pielāgojās viņam, nevis, ka mēs ar savu gavēšanu domājam, ka mēs kaut ko dabūsim no Dieva. Ja mēs gavējam ar to, ka mēs ārēji izskatīsimies, ka mēs gavējam, ka mēs kaut ko varam dabūt no Dieva, mēs šajam pilnīgi galīgi garām. Mums ir jāgavē no šīs te pozīcijas, kad tas nāk no manas sirds vienkārši ārā, un gavēšana ir līdzējošs pasākums tam visam. Es tev iesaku lasīt Jesejas 58. nodaļu, kur arī šeit notiek šī te cīņa par to, kad mēs vispār varam atvērt un palasīt Jesejas 58. nodaļu. Tu to var arī darīt mājās, brīvajā laikā palasīt un skatīties.
ko Svētais Gars uz tevi runā. Bet šeit tad mēs lasām to, ka sauc pilnā balsī nevienu nesaudzēdams, lai tava balss skan kā bazūna liec pie sirds manai tautai tās pārkāpums un jēkam namam tā grēkus. Tie izjautā gan man ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dieva patiesību, kas nav noliegusi savu Dieva tiesības un kas prasa no manis taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, ka Dievs tai tuvosies. Kādēļ mēs gavējam, viņi saka, un tu to neredzi? Kādēļ mēs mērdējam savu miestu, tu to neievēro? Padomājiet tomēr, tai dienā, kad jūs gavējat, jūs veicat tomēr visas savas darīšanas un piespiežat arī visus savus strādniekus darīt savu darbu. Padomājiet vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības un lai rupji varētu laist darbā dūres. Jūs negavējat tā, ka jūsu balss būtu dzirdama debesu augstumos. Vai tad gavēšana, lai man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas, kad cilvēks nokars galvu kā niedri, kad apvelka maisu un sēd pelnos, vai tu to vari saukt par gavēšanu? Un par tādu dienu, kas tam kungam patīk. Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk, proti, kad atraisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž sabadībā un noņem no viņiem pleciem ik katru jūgu. Attiecīgi, tu vari lasīt arī tālāk, bet šī doma par to, ka viņi gavēja ar šo domu, ka Dievs, vai tu neredz, ka mēs gavējam? Dievs, vai tu neredz, ka mēs gavējam, ka mēs mērdējam savas miesas? Attiecīgi, viņi to dara, lai dabūtu kaut ko no Dieva. Tas nenāk no patiesas sirds pozīcijas, tas ir kā rituāls, kas ārēji izskatās skaisti, bet sirdī tas ir nepatiesi. Tātad šīs bija 4 galvenās gavēņa jēgas. Pazemoties Dievu priekšā, valdīt par savu miesu, dzirdēt Dievu skaidrāk un ļaut Dievam attīrīt mūs no pasaulīgām lietām, kuras mēs pat nezinām, kad ir mūsu sirdīs. Un attiecīgi, tad, kad mēs lasām Mateja 6. nodaļu, Jēzus arī pieskarās no 16. panta, un kad jūs gavējat, tad neesiet saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejauks, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Un tas ir kaut kas tāds, ka mēs tikko pieskārāmies no Jesajas 58. nodaļas, ka viņi gavēja, lai it kā kaut ko dabūtu no Dieva. Bet patiesībā viņa sirds bija tālu nost no Dieva. Un vēl šeit mēs arī lasām un saprotam to, ka viņi gavē, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Attiecīgi, kad viņi gavē, tas pats bija arī ar došanu un lūkšanu, par ko mēs runājam iepriekšējos video, par to, ka viņi gavē, lai kaut ko dabūtu no cilvēkiem, ko aplausus, pateikt, wow, viņi gavē, viņi ir tik garīgi, viņi ir tik nodevušies Dievam, bet patiesībā viņi vienkārši mānās, viņi ir liekuļi. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs bijām runājuši iepriekšējos video par došanu un video par lūkšanu, nevis tāvreizē, bet pirms tam vienu, ja tu vēlas tur paiet atpakaļ, bet kad lieto bībeliski šo te vārdu liekulība, tas arī ir 2 tulkojumos. Protams, viena no lietām, ko mēs skaidri zinām, ir tas, ka dara vienu, bet saka kaut ko citu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam atrast Mateja 23. nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem: uz Mūzes krēsla ir nosēdušies raksturmācītāji un farizēji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara. Attiecīgi, tas ir viens tulkojums, ko mēs arī mūsdienās saprotam to, ka kāds ir liekulis, ja viņš saka vienu, bet to nedara. Un otrais tulkojums ir tāds, ko mēs varam atrast no Jesajas 29. nodaļas, no 13. līdz 14. pantam. Vēl tas kungs ir sacījis: tādēļ, ka šī tauta man tuvojas tikai ar savu muti un mani godā tikai ar savām lūpām, bet ar savu sirdi ir tālu nos no manis. Un viņu bība manā priekšā ir tikai ārīgi iemācīta cilvēku ieražu. 14. pantu mēs nelasīsim, bet šis te ir kopā ar Mateja 15. nodaļu, no 1. nelasīsim, bet no 7. līdz 9. pantam ir teikts tā: jūs liekuļi, un ja es tagad citēju to, ko mēs tikko lasījām, Jesaja ir pareizi par jums pravietojis sacīdams: šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nos no manis. Attiecīgi, otrais tulkojums ir tas, ka kamēr es darīšu šīs te rituāliskās pareizās lietas, lai gan mana sirds nav tur, es dabūšu no Dieva to, ko es vēlos. Kad es it kā būšu kaut kas arī cilvēku acīs, kad arī cilvēki man ievēros. Šīs te ir otrais tulkojums par to, kas ir liekuls. Ka tas ir kāds, kas saka viena un dara otru, un otrais ir tas, ka tas ir kāds, kas it kā dara šīs te reliģiskās, it kā garīgās lietas,
Bet sirdī viņš to patiesi nedara, jo tas nāk no viņa sirds. Viņš to dara, jo viņam ir sajūta, ka tad cilvēki man ievēros, ka tad es būšu Dieva acīs kaut kas vairāk, kaut kas labāks, kaut kas augstāks. Un tad mēs lasām no Mateja 23. nodaļas, no 27. līdz 28. pantam. Un ko Jēzus saka par tādiem? Vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltātiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādi netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādāties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Tātad pavisam vienkārši un pavisam skaidri. Un tad, kad mēs lasām 16. pantu, un kad jūs gavējat, tad neesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Tad šeit mēs saprotam, par ko Jēzus runā. 17. pants. Bet, ja tu gavēji, Jēzus saka, nē, lasu uzmanīgi, bet kad tu gavēji. Gavēšana ir kaut kas tāds, kas tik daudziem cilvēkiem nepatīk. Bet kad tu gavē, kad tu lūdz, kad tu dod, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Kāpēc? Tāpēc, kad mums ir jāsaprot, ko nozīmē svaidīt savu galvu un mazgāt savu vaigu. Jo svaidīt ar eļļu, svaidīt savu galvu tajā laikā, tas nozīmē normālu kosmētisko, tāpēc kā sievietes lieto kosmētiku, vai vienkārši veido šo te higienisko, kad cilvēks nomazgājas, satīrs un ir smaržīgs un patīkams. Tas pats arī bija tajā laikā, kad viņi lietoja eļļu, lai svaidītos un mazgāt savu vaigu, mēs arī lasam. Bet, kad tu gavē, Jēzus saka, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, tad, kad tu gavē, neliecies kā tāds, kas ir ar smirdīgām drēbēm, ar netīrītu elpu un nāk ar izpūrušiem matiem. Nē, ieej dušā, nomazgājies, iztīri zobus. Tad, kad tu gavē, lieto, Zviedrijā ir tāda superīga lieta kā pastiles, ko viņas var sūkāt un viņas izkūst mutē un dot patīkam elpu, jo man personīgi nepatīk košņiens, jo pēc tam nav viņu kur izspļaut bieži vien, un tad ieliek kabatā un vispārējais. Bet, kad tu lieto kaut ko tādu, kamēr tu gavē, ka tava elpa neatbaira cilvēkus, attiecīgi tāpatās kā senajā Izrēlā, tāpatās arī šodien Jēzus saka, tad, kad tu gavē, neliecies kā tāds, kas rādās ļaudīm kā gavētājs. Ko tad tas nozīmē? Tāpēc, ka tajā laikā, kad viņi nesvaidīja savu galvu un nemazgāja savu vaigu, tas nozīmēja, ja reprezentēja sēras vai ciešanas tajā laikā. Attiecīgi arī, ko mēs bieži vien mūsdienās varam darīt, ka mēs speciāli ejam ar bēdīgām sejām, ar nogurušām acīm, jo mēs it kā neesam izgulējušies un tādi pāli, un ka mēs gribam izrādīties, ka tik mums kāds uzpras, kas ar tevi, tev viss labi, un tad mēs varam teikt, jā, viss kārtībā, es tikai gavēju, tikai netraucē mani. Attiecīgi, mēs neliekamies cilvēkiem kā tādi, kas gavē. Kāpēc? Tāpēc, ka 18. pants saka, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Attiecīgi, tad, kad mēs gavējam, mēs ejam dušā, mēs tīram zobus, mēs ģērbjamies tīrās drēbēs, tā kā parasti jebkurā dienā. Kāpēc? Lai neviens nezinātu, ka mēs gavējam. Bet Dievs, kas redz slepenībā, jo Dievs, kas redz mūsu patieso sirds motīvu, Dievs, kas redz to, kas notiek mūsu sirdīs, ka mēs gavējam, vai nu savu grēku dēļ, vai nu vienkārši, lai tuvotos viņam, vai arī, lai lūgtu pēc Dieva vadības vai aizsardzības vai kaut kā cita. Dievs, kas redz slepenībā, kāpēc mēs gavējam? Tam ir nozīme. Un vēl kāda lieta, par ko es vēlētos runāt, arī īsi nobeigumā, ir garīgās disciplīnas. Tu varbūt teiksi, bet ko tad man darīt, kamēr es gavēju? Tāpēc, kad daudziem var rasties šis te jautājums, ok, es tagad gavēju, bet ko es drīkstu un ko es nedrīkst darīt? Gavēšana noteikti nav kaut kas tāds, kas tu aizmirsti paēst kādā dienā, un tagad tu to nosauks par gavēni. Tā nav. Tāpēc, ka gavēni, kamēr mēs gavējam, mums atbrīvojas laiks no tā, ka mums ir jāgatavo maltīt, ka mums ir jāplāno maltīt, ka mēs gatavojam, kad mēs vāram, kad mēs cepam, viss pāries. Mums atbrīvojas tik daudz laika. Kas ir tās lietas, kuras mums vajadzētu darīt, kamēr mēs gavējam?
Mēs varam darīt garīgās disciplīnas. Piemēram, Bībeles lasīšana, ka mēs nododam speciāli laiku, jo tāda ir gavēšanas doma, ka tad, kad mēs gavējam, mēs pagriežamies prom no tām ikdienas rutīnas lietām, un mums ir nodalīts lielākoties laiks. Parasti es mēģinu, kad es ieplānoju gavēni tā, kad es tajās dienās, es nekur nebraukšu, jā, varbūt es cilvēku satikšu, nesatikšu, bet kad es vienkārši varu vairāk nodoties Bībeles lasīšanai, lūkšanām un citām lietām, kas mani tuvina Dievam apzināti, kad es apzināti tuvojos Dievam, kad nav tā, kad es it kā gavēju un es visu dienu, spēlēju datoru. Es datoru nespēlēju, bet tu saprati domu, jā, vai es it kā gavēju un tad es, braucu ar draugiem kopā un uz kino un vēl visu kaut kur citur. Nē, kad tad, kad es gavēju, es nododos Dievam. Protams, ja tev ir jāiet, un arī mēs lasām, kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, arī Jēzus runā par to, kad attiecīgi mēs izējam kaut kur ārā, mēs rādamies, ja tev ir vajadzīgs iet uz darbu, vai tu jebkur citur uz draudzi, protams, ja, kad tu izēj ārā cilvēkos. Tu nevajag būt tā, ka tad, kad tu gavē, tu tagad noslēdzies istabā un vispārējais. Nē. Bet, kad tu izdari izvēli vairāk nodoties Dievam šajās garīgās disciplīnās. Un kādas tad ir garīgās disciplīnas? Viena no pirmajām un pašām svarīgākajām ir Bībeles lasīšana, kad tu, kā arī Jēzus saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes, attiecīgi, kad tu pildies ar Dievu vārdu, kad tu lasi, man patīk tāds salīdzinājums, ko parasti dod, kad, ja cilvēks vidējā 3 reizes dienā, tad tā vietā tu 3 reizes dienā lasi kārtīgi, ka tu paēd Dievu vārdu, ka tu lasi Dievu vārdu. Tālāk ir meditācija. Un nē, tas nav kaut kāds hindu teiciens vai ko, jo vārds meditācija ir bībelisks kādā ziņā, ka tu domā dienām un naktīm, Bībele to sauc, dienām un naktīm par Dievu vārdu. Attiecīgi, ja tu ēd Dievu vārdu, ne jau fiziski, bet garīgi, ka tu ēd Dievu vārdu, ka tu domā par to, ka tu apdomā to. Pieņemsim, kas man palīdz. Kad es lasu Dievu vārdu, pēc tam, kad es nogurs, kad es jūtu, ka mans ķermenis paliek vājš tajā ziņā, ka tu esi istabā, ka tu lasi, tev smadzenēm trūks skābeklis, tu sāc žāvāties, tu vairs īsti nevar koncentrēties, tad, pieņemsim, izej ārā pastaigā. Un kamēr tu esi pastaigā, tu nedomā par citām lietām, bet tu domā par to, ko tu esi lasījis. Tu meditē par Dievu vārdu. Trešā garīgā disciplīna, kas ir ļoti laba, ir lūkšana, kad tu lūdz. Un pagājušā video mēs runājām par to, kā tad lūgt un vispārējais, un ka tu lūdz par to, ka tu pagodini Dievu savās lūkšanās no sākuma. Pēc tam, ka tu vari lūgt par citiem cilvēkiem, ka tu vari lūgt par lietām, par situācijām, par jebko. Tu vari, ja pieņemsim tavs gavēns ir, kad es gavēju, lai Dievs uz mani runātu par tieši šo konkrēto jautājumu, tad tu arī pavadi vairāk laiku tieši lūdzot par šo te konkrēto jautājumu. Un kad nav tā, ka tu tikai runā, bet arī, ka tu klausies, ko Dievs tev atbild lūkšanā. Tālāk, 4. garīgā disciplīna ir baznīcas apmeklēšana. Tajā ziņā, ka tad, kad tu gavē, kad tu arī izej ārā cilvēkos, ja pieņemsim, tu gavēji svētdienā, ka tu izej ārā cilvēkos. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu izej ārā cilvēkos, tas tev palīdz atcerēties to, ka tas gavēnis nav tikai par tevi, ka tu noslēdzies, bet arī, ka tu vari būt sadraudzībā, tāpēc, ka ir superīgi, ka mēs varam iet kopā ar brāļiem un māsām un būt draudzē un būt sadraudzībā un slavēt kopā to Dievu, jo arī tad, kad mēs esam draudzē, kamēr mēs gavējam, kamēr mēs nezinu, ka mēs varam būt tiešām superīgā sadraudzībā. Mēs varam kalpot citiem, un tas ir arī nākošais punkts, 5. punkts, ka mēs kalpojam citiem. Kādā ziņā, ka mēs gavēni, kā jūs teicu pirms tam, mēs nepagriežam tikai par sevi, bet kamēr es gavēju, es aizēju uz draudzi, es redzu brāli vai māsu, kuram ir vajadzība, es aizlūdzu par viņiem, es iestājos par viņiem, es parunāju ar viņiem, es uzklausu viņus. Arī tā ir garīgā disciplīna. Arī tādā veidā mēs varam kalpot, kamēr mēs gavējam. Un 6. lieta ir došana. Kādā ziņā? Viena no garīgajām disciplīnām, ko vēl mēs varam darīt, kamēr mēs gavējam, ir došana, ka mēs dodam cilvēkiem. Ja kādam ir vajadzīga maltība, vai kādam ir vajadzīga finanses, vai
laiks vai kaut kas cits, ka mēs dodam, arī tādā veidā mēs kalpojam. Un tas mums arī palīdz, ka kamēr mēs gavējam, kamēr Svētais Gars strādā pie mūsu sirdīm, ka mēs vairāk tuvojamies Dievam, ka mēs varam būt par svētību kādam citam. Un īsumā tas ir arī par to, kas tad ir gavēnis, ko Jēzus saka par gavēni. Un es zinu, ka šoreiz bija nedaudz īsāks video, bet es gribēju, ka šis te video var būt kā materiāls katram, kuram interesē, kas tad ir gavēnis, kāda ir gavēņa nozīme, ilgums un jēga un visas pārējās lietas, kā to darīt un kā to nedarīt. Un ja tev kāds prasa, kāpēc tu neēdi, tev nav jāmelo. Tu vari pateikt, es vienkārši gavēju, bet tev to nevajag izbazūnēt. Tu vienkārši pasaki, es gavēju un viss. Tāpēc lūksim un tad jau arī beigsim. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka mums ir dot šī te privilēģija, ka mēs varam gavēt, Tēvs, ka tad, kad mēs gavējam, mēs varam tuvoties, Tēvs, Tev, mēs varam dzirdēt Tevi skaidrāk, mēs varam redzēt Tevi skaidrāk, Tēvs, savās dzīvēs. Paldies, Kungs, ka Tu izmanto gavēni, lai Tu strādātu pie mūsu sirdīm, lai attīrītu mūsu sirdis, Tēvs, lai mēs augtu raksturā, Tēvs, lai mēs tuvotos vairāk, Tēvs, Tev, un Tēvs, lai Tu pagodināties mūsu dzīvēs vairāk, Kungs. Es lūdzu, ka pilnīgi katrs, kas klausās, Tēvs, ka tad, kad viņš gavēs, Tēvs, ka viņš piedzīvo, Tēvs, Tavu klātbūtni, Tavu vadību, Tavu balsi, Tēvs, Tavu roku, Kungs. Kungs, Tu redz tās vajadzības katram, kas ir, Tēvs, kas klausās. Un varbūt tieši gavēns palīdzēs viņam saņemt atbildi uz to jautājumu, uz kuru viņš nav saņēmis ilgu laiku, bet Tēvs, viņš joprojām cer, ka Tu uz viņu runās. Paldies Tev, Tēt, par to, ka mēs varam gavēt, un caur to Tu pagodinies mūsu dzīvēs. Viss gods un slāva Tev, debes Tēt, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, ka Tu klausījies. Ja Tu vēl neesi, tad piesago, jo tādā veidā Tu mūs atbalsti un to, ko mēs darām. Un lai Tev tiešām brīnišķīgi un svētīgi atlikusī nedēļa Jēzus Kristus vārdā. Atā.